Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Un kad Jēzus bija izgājis uz ceļa, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza: Labais mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja: Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica: Mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja: Vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem: Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem, bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: Kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka: Cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Pēters sāka uz viņu runāt: Redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus saka: Patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un atver mūsu prātu un saprašanu savam svētajam vārdam, lai tas mūs māca, vada, stiprina dzīvē un ticībā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mēs šodien dzirdējām vairākus zināmus tekstus, kurus esam raduši lietot arī atrauti no konteksta. Kaut vai šo te, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Arī šie galvenie vārdi, ko Jēzus saka jauneklim, ka viņam viss ir jāpārdod, tikai tad viņš varēs ieiet Dieva valstībā, arī tiek lietoti kā kārdinājums un pārmetums kristiešiem, ko tad jūs neklausāt savu kunga pavēli un gribat lūdzat, lai jūsu bagātība vairojas. Uzmanīgi paskatīsimies, kādā situācijā šie vārdi tiek teikti un kāds mērķis ar tiem tiek sasniegts. Pirms šī notikuma Jēzus saka, ka bērniņiem pieder Dieva valstība. Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Dieva valstība. Un šis sekojošais jaunekļa jautājums ir kā iemesls, lai Marka evaņģēlija autors
turpinātu šo Jēzus iepriekš izteikto domu, jo tad, kad evaņģēliji tika pierakstīti, jau ir iespēja tos salikt tādā secībā, lai tie varētu skaidrāk pasludināt mums labo vēsti. Tas varēja būt aizkustinošs skats, kā šis jauneklis Jēzu ieraudzījis, pielidoja un krita viņa priekšā uz ceļiem. Visu ļaužu klātbūtnē, tā kā tas puika tikko te aizskrēja cauri visai zālē. Viņa jautājums un uztraukums par savu dzīvi ir ļoti līdzīgs valdības vīra Nikodēma jautājumam, par ko Jāņa evaņģēlijā lasām. Tikai Nikodēms pie Jēzus nāca nakts aizsagā, bīdamies no sava jautājuma. Šis jauneklis patiešām ir dedzīgs un atklāts. Un tādēļ mums ir tā neparasti pieņemt šos Jēzus pirmos vārdus, kas viņu norāja. Tie izskan kā rājiens arī mums visiem. Ko gan tu, cilvēki, esi iedomājies? Noteikt, kas te ir labs. Līdzīgi asi Jēzus atbildēja arī sievietei, kas lūdza dziedināt slimo meitiņu. Viņai Jēzus teica par sunīšiem, kam neklājas dot Dieva žēlastību. Katrai Jēzus sarunai ir dziļš iemesls, un mēs esam tajā privileģētajā stāvoklī, ka varam būt klāt gan šai sarunai un sadzirdēt it kā tiešā veidā, ko Jēzus saka, un pēc tam skatīt arī šo notikumu secību un mācības. Jauneklis jautā par mūžīgo dzīvību, bet Jēzus sadzird pavisam ko citu. Viņš viņam jautā, kam īsti tu tici? Vai tu to zini vispār? Vai tu pazīsti Dievu? Un vai tu pazīsti pats sevi? Tie ir jautājumi arī mums, jo arī mūsu sākums ir Mūzes likumos, kas katram jūdam bija pamats viņa pasaules uzskatam. Šos likumus jauneklis zina no bērnības. Tas ir jūdu dekalogs, 10 vārdi, kur gandrīz katrs likums ir izteikts vienā ebreju vārdā. Tādi mums būs pieejami tagad arī jaunajā Bībeles tulkojumā. Nenogalini, nepārkāp laulību, nezodz. Agrāk iesvētas mācībās mēs skaidrojām, ka tie ir 10 vārdi, kuros ietverta visa pasaules likumība, bet tikai latviski tā ir pastiepta mazliet garāka, kā šajā tulkojumā, ko tikko es lasīju, lai ļaudis labāk saprastu. Bet patiesībā tur skan īsa un skaļa Dieva pavēle. Nemelo, neiekāro. Interesanti, ka aizvadītās nedēļas avīzē pirmajā lapā varēja izlasīt šīs jaunā tulkojuma frāzes, un līdzīgi kā evaņģēlijā tur bija minēti tikai tie baušļi, kas runā par cilvēku savstarpējām attiecībām. Par tām mēs un mūsu laika biedri varētu teikt līdzīgi kā šim Bībeles jauneklim. Mēs neesam zaguši, vismaz neviens no otra, jo kolhoza laikā iemācītā paņemšana jau nebija zakšana, bija tāda veiksmīga savu lietu kārtošana, bet savā starpā mēs ar šiem likumiem dzīvojam no bērnības, jo arī mūsu vecāki mums to ir iemācījuši, vai ne? Un mēs tos mācām saviem bērniem. Bet šeit ir tomēr viena klupšana, kuru Jēzus neizrāda ārēji,
ar pārmetuma vārdiem, kā mēs to uzreiz esam raduši pārmest, nedomājot, vai būs kāds labums, ka mēs otru tā zāģēsim. Jēzus darbībās mēs vienmēr varam saskatīt to ceļu, ko viņš iet, lai aizsniegtu kādu īsto mērķi. Likumos, kurus jauneklis ir pildījis no bērnības, trūkst pirmo 3, kas runā par mūsu attiecībām ar Dievu. Ar cilvēkiem mēs esam gatavi saskaņot savas darbības, bet Dievs tajās nav klāt. Mēs patiešām nezaksim un nenogalināsim, bet mūžību ar to nevar aizsniegt, ja mēs Dievu nepieminam. Un arī Bībeles tulkotājs nepiemin. Viņš nesaka, ka šī grāmata visu pirms ir izšķiroši svarīgi mūsu tautas turpmākajās attiecībās ar Dievu, lai tās vadītu pa šodienai piemērotākiem ceļiem, un tam ir derīga šī jaunā tulkojuma precīzākā, pārdomātākā un oriģinālam atbilstošākā valoda, bet nevis cilvēku ērtībai, labāk auss viņiem dzirdēs. Tā ir vajadzīga Dieva vārda spēkam, lai tas varētu izpausties visā pilnībā, kā mēs dzirdējām vēstulē Ebrejiem, kā apusgriezīgs zobens, vienādi ass pret tulkotāju, lasītāju un klausītāju. Kā toreiz, tā šodien, kā vecajā, tā jaunajā tulkojumā, jo Dieva vārds ir dzīvs, tikpat dzīvs kā pats radītājs un šī vārda devējs, kas pie mums ir šeit, šodien un būs mūžībā. Tādēļ aktuāls ir šis jaunekļa jautājums, kā mums turp nokļūt. Jauneklis ir labs un centīgs, patiess un sirsnīgs. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ka viņš ir viens no sinagogas priekšniekiem, kā no draudzes padomas. Visu acu priekšā dzīvo, kalpo un ir veiksmīgs, jo bagātība ir Dieva atzinības zīme, tā sacīja Jūdi. Un Jēzus šajā pašā brīdī iemīlēja šo jaunekli viņa patiesuma dēļ. Bet, lai palīdzētu viņam ieraudzīt viņa īsto ceļu. Un to vienu lietu, kuras viņam trūka, Jēzus ar šo vienu aso jautājumu, kā ķirurgs izdara griezienu veselā miesā. Un viņš saka, tev, cilvēku, galvenajā vietā ir rūpes par šo laicīgo dzīvi. Rūpes par saviem līdzcilvēkiem tev ir svarīgākas par ceļu uz mūžību. Tādēļ patiesi, ja tu gribi mainīt savu dzīvi, tad ej un atsakies no visa, kas tevi saista pie šīs laicīgās pasaules. Pirms domāt, ka laikam jauneklis ir mantas kārs, šo jautājumu mēs varam vērst katrs uz sevi, un tā tas arī domāts. Ej un atsakies no visa, kas tev ir dārgs, ko tu esi sarūpējis. Vai mēs to varam? Un galvenais, vai Jēzus patiesi grib, lai mēs to darām? Viņš grib palīdzēt mums ieraudzīt šajā visā mūsu dzīvē Dieva vietu. Tas arī bija šī jautājuma nesaudzīgums, kā grieziens, kas uzreiz ievieš līdzsvaru un parāda, kā mums trūkst. Neviens cilvēks ar savu darbu un cenšanos nevar pats sevi izglābt un ieiet mūžības valstībā. Mēs pie pirmā baušļa jautājam,
pasaki, kas ir tavs Dievs? Uz ko tu paļaujies? Tas arī ir tavs Dievs. Un šo jautājumu uzdodot sev un godīgi uz to atbildot, mēs visbiežāk varam teikt, mēs varam paļauties tikai uz sevi, tikai uz saviem darbiem. Tas arī ir tavs Dievs, tu pats. Ir svarīgi saprast, ka patiesi bagātība mums nāk kā svētība. Arī paaudzēs sakrātās lietas un ticība. Es par to runāju trešdienas dievkalpojumā. Tiem 13 cilvēkiem, kas bija atnākuši trešdienas dievkalpojumu. Es teicu, ka mūsu lielais kritums, grūtums, smagums ir šīs divas paaudzes, kas ir izrautas ārā no cilvēku un Dieva saistības. Un tagad ir ļoti grūti atrast ceļus atpakaļ, lai saistītos ar iepriekšējo paudžu šo svētību. Gan mantas ziņā, tā kā Eiropā mēs redzam, studenti dzīvo labāk nekā mūsu premjerministrs, gan arī šīs ticības ziņā. Un tādēļ, ja mums jāsāk domāt vismaz šodien par sevi, par saviem bērniem, par savu nākotni, jo, ja mums ir šis mantiskais pamats, tad mēs varam daudz laba darīt arī saviem tuvākajiem un arī evaņģēlija ceļam šai pasaulē. Un tas būs iespējams tikai tad, ja Dievs pats šajā mūsu darbā būs klāt. Jēzus mācekļi atstāja visu savu iepriekšējo dzīvi, tieši tā kā ir aprakstīta viņu aicināšana un sekošana. Tur izskatās, ka viņi pamet tās savas laivas ar to, kas ir mugurā, un seko Jēzum. Tā tiek izteikta šī viņu izšķirošā izvēle. Tas ir krusts, kuru viņi uzņemas sekot. Arī pirmās draudzes tajā laikā lika kopā savu mantu un dzīvoja kopienās. Šīs idejas ik pa laikam ir mēģināts atjaunot, bet kā nu tur kuro reizi ir iznācis, cilvēki domājuši, ka tas ir tāds Dieva prāts, bet cilvēka dzīves sākumā mēs redzam, ka katram no mums ir dots citādi. Katram ir savas dāvanas un citādas spējas tās attīstīt. Kas Dieva prātu labi sadzird, tam sokas zemes darbos, bet ja kāds grib aizsniegt arī debesu valstības noslēpumus, tad tur nekādi talanti un nekāda bagātība nepalīdzēs. Mēs Jāņa evaņģēlijā lasām Jēzus vārdus, ko viņš augstā priestera lūgšanā saka savam tēvam, kas debesīs. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tikai caur uzticību Jēzum, kas kā Dieva dēls ir atklājis mums šo šauro ceļu, kur ejot mēs 100-kārtīgi iegūstam ticības brāļus un māsas, visu Kristus miesas kopību, un ar sekošanu viņa vārdam mēs aizsniedzam mūžību. Tā ir atbilde jauneklim, mācekļiem un mums. Lai pats Kungs Jēzus palīdz mums atrast to līdzsvaru starp saviem pūliņiem un paļaušanos uz viņa klātbūtni un svētību. Āmen.